Esiet sveicināti, dārgie tiešraides skatītāji. Mani sauc Māris Leja, un mēs šobrīd atrodamies TVNet studijā, kur diskutēsim par tēmu bērnu un jauniešu uzturs skolā, teorija un prakse, vai vajag pārmaiņas. Un kādēļ šāda tēma? Jo mēs visi piekritīsim, ka jebkuras sabiedrības un valsts ekonomikas izaugsme ir iespējama tad, ja mēs esam veseli. Un mazkustība un neveselīga uztura paradumi īpaši pēdējos 2 gados, kas ir pandēmija un arī mājasēde, ir veicinājuši bērnu aptaukošanos un liekā svara pieaugumu. Un šādas problēmas ir vismaz 4. daļai Latvijas bērnus. Un SPKC pētījumi liecina, ka gandrīz 60% Latvijas iedzīvotāji ir liekais svars vai aptaukošanās. Un kas, manuprāt, ir īpaši uztraucoši, tas, ka 7 līdz 9 gadus vecu bērnu vidū 23% ir liekais svars, un tajā skaitā 10% jau aptaukošanās. Un mēs arī esam izlasījuši vairākus pētījumus un arī aptaujas, un esam secinājuši, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka viņu uztura ieradumi ir neveselīgi. Un pārliecinošais vairākums, kas tā uzskata, ir tieši gados jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Tādēļ par tēmu bērnu un jauniešu uzturs skolā, teoriju un praksi, vai ir vajadzīgas pārmaiņas, ir tiešām svarīgi runāt. Un to šodien arī darīsim ar diskusijas dalībniekiem. Vēlos iepazīstināt ar diskusijas dalībniekiem SIA Engineering for Children vadītāju, doktora pārtiks inženierzinātnē un ilgadēju profesionālo pieredzi pārtiks ražošanā Kristīna Jacīnova. Slimību profilakses un kontroles centra slimību profilakses nodaļas vadītāja Līva Aumeistere. Labdien! Latvijas diētas un uzturs speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Guna Bīlande. Sveiki visiem! Un Baltikovo eksporta vadītājs Latvijas apvienotās putnkopības nozares asociācijas biedrs Lauris Krastkalns. Labdien! Sveicināti! Un diskusiju tiešraidē ir iespējams skatīties gan TVNet portālā, gan TVNet Olās ir spēks, Lapna, Baltikovo un Eldusa Facebook kontos. Kā arī šīs diskusijas Facebook pasākumu lapā. Un, ja jums ir jautājumi, kurus vēlaties uzdot mūsu diskusijas viesiem, to droši varat darīt, ierakstot savu jautājumu TVNet Facebook tiešraides komentāru sadaļā, un noslēgumā mēs tiem noteikti arī pievērsīsimies. Uzreiz ķersimies pie darba. Pirmais jautājums it kā ļoti vienkāršs, bet no otras puses ļoti, ļoti sarežģīts. Kur jūsuprāt būtu jāveidojas veselīga uztura ieradumiem? Skolā vai mājās? Droši vien, ja es varu tā teikt, atklāt tēmu un sākt gan kā mamma, gan arī kā uzturu speciālists, tad viennozīmīgi šī atbilde, protams, ir mājās. Jā, kur tas ir tas pamatiņš, ko mēs mācām bērnam jau no pašiem pirmsākumiem, no mazuļa un pēc tam tālāk. Bet ir jāsaprot situācijas, kad nevienmēr dažādu sociālu, ekonomisku apstākļu dēļ mājās to nevar izdarīt, un tad šos praugus savukārt var aizpildīt skola. Tāpēc īstenībā gan. Labi, Kristīna. Mums viss sākās ģimenē, jo es varu runāt tikai par savu ģimeni. Sākums ir ģimenē, nostiprināšana ir skolā. Un nostiprināšana ar atgrieznisko saiti. Jo, ņemot pieredzi, cik es esmu bijis skolā mācot bērniem par inženierzinātnēm, mēs no sākuma mācāmies teoriju, un pēc tam mēs pildām testiņu. Jo, ja nav bērnam atgriezniskā saita, ko viņš ir iemācījies, tad viņam nenosēžās zināšanas. Lūk, tā, bet sākums ir mājās. Līva. Jā, es arī noteikti piekrītu, ka sākums veselīgi uzturu paradumiem sāks jau ģimenē, jau sākot pārim plānojot bērniņu, un pēc tam jau patiesībā grūtniecības un arī zīdīšanas periodā bērns jau patiesībā iepazīst pirmās garšas, dažādus arī produktus ar augļūdeņu palīdzību vai ar mātes pienu, un tad jau, protams, pēc tam tālāk tas ir izglītības iestādēs, un tālāk jau tā ir mācīšanās patiesībā visas dzīves garumā. Lauri. Nebūšu oriģināls. Mājas ir mūsu stiprā pils, kaut vai tā iemesla dēļ, ka pirmos 6-7 gadus bērns vienkārši nav skolā. Un tur ir tie fundamentālie pamati jāieliek, un kā mēs zinām, ja pamati ir ielikti labi, pat tādā intuitīvā līmenī, piemēri ir rādīti ģimenē labi, tad arī nonākot bērnam skolā, kur mēs esam ļoti dažāda sabiedrība jau saplūstot, tad tie riski, ka rodoties draugiem, grupējoties kaut kādās interešu grupiņās, varbūt pavilkties uz to netik ļoti veselīgo pusi ir grūtāk, vienkārši tas inertums tur ir savādāks. Ja? Tā kā, protams, mājas, ģimene un tuvākie cilvēki.
pirmie 6 gadi. Bet, Pirmie 3 un otrie 3 gadi. Jā, bet statistika šobrīd liecina tieši pretējo, ka kaut kur ir robi, kaut kur ir problēmas. Un no kuras puses jūs vispār redzat, ja katrs varēsiet atbildēt, kur to var sākt mainīt, koriģēt un uzlabot sabiedrības veselību? Kurš ir tas sākuma posms, mēs varam to sākt darīt? Man ļoti patīk šī secība, bija ļoti tāda apkopoja. Kā vēlaties? Okay, ja mēs brīvi jau varam secību arī mainīt. Protams, šīs izmaiņas, šie nosauktie jau īstenībā statistikas dati ļoti daudz un precīzi atspoguļo, ka it kā mēs saprotam un vēlamies, no otras puses mēs redzam, ka reālajā dzīvē tas īstenībā tie dati ir jau kliedzoši, jo mēs saprotam, ka šie būs tie jaunieši, kas veiks uzņēmējdarbību, kas veicinās Latvijas ekonomiku nākotnē. Un mēs saprotam, teiksim, gan liekais svars, gan aptaukošanās, kādu virkni dažādu veselības problēmu tas nes līdzi. Un tāpēc par to ir tiešām šobrīd daudz jārunā, un ir forši, kad ir jau šādas iniciatīvas šādām diskusijām. Ir, protams, daudzas lietas, ko arī noteikti Līva varēs vairāk izstāstīt, ko slimību profilakses kontroles centrs dara, bet šeit ir tīri no tādas praktiskās lietas. Es redzu, ka ļoti vērtīgi ir strādāt tieši ar bērniem. Bieži vien mēs pieaugušie, mēs esam iegājuši kaut kādā savā komfortiņā, kaut kāds mums ir savs izstrādājušies savi paradumi, kurus mainīt ir stipri grūtāk nekā to ir iemācīt bērnam, kurš vēl ir zinātkārs, izpēta. Un es esmu to stāstījusi arī citās intervijās un diskusijās. Man lielākais gandarījums, kad ja ir kaut kāds šis meistarklases vai nodarbības ar bērniem, kad bērns aiziet mājās un paprasa, mamma uztaisīt, mēs uztaisījām tik superīgu lietu, un tas nav kaut kas tāds, kas būtu tur absolūti kosmisks, tur paņemt bieti, sagriezt viņu plānās šķēlēs un uztaisīt krāsnī biešu čipšus, kas ir, tā teikt, absolūti elementāras lietas. Otra lieta, ko es kā profesionāls, kā speciālists redzu šobrīd, pie kā mēs arī ar Latvijas diētas uzturu speciālistu asociāciju strādājam par to, ka kaut vai šīs uzturu speciālistu konsultāciju pieejamības, jo mēs esam šobrīd nav NVD kvotas, mums kā monospeciālistam, kur tiešām mamma ar savu bērnu varētu atnākt, ir ļoti nelielai grupai bērnu, kam šis ir tas ir retās ģenētiskās slimības, un tie ir, kas iet Bērnu Kliniskajās universitātes slimnīcas šīs aptaukošanās programmas, bet tā ir tāda maza saujiņa, un attiecīgi, bet savukārt tad bieži vien nav šis resurss, kā lai samaksātu vēl par speciālistu konsultāciju. Bet tieši diskusijā ar speciālistu var atrast ļoti daudzus elegantus veidus, kā nepalielinot šo budžetu. Jā, šis finanšu jautājums ir nenoliedzami sāpīgs aspekts daudzās ģimenēs, ir īpaši inflācijas apstākļos. Tāpēc arī šī speciālistu pieejamība un darbs ar bērniem būtu tādi divi globāli, ne globāli, bet Latvijas mērogā globāli vaļi, uz kuriem, es domāju, mums ir ļoti jāstrādā tuvāko gadu laikā. Par to finansējumu un dārdzību, kā veselīgi ēst ir dara, par to vēl mēs parunāsim. Bet, kā Gunta minēja, SPKC jau kaut ko dara. Varbūt Līva var ieskicēt, kas ir tas, kā mēģinam uzlabot to sabiedrības veselību. Jā, es noteikti atzīmētu, ka Veselības ministrija kā politikas veidotājs un mēs slimību profilakses un kontroles centrs kā politikas tātad īstenotāji veicam dažādas šīs aktivitātes. Politikas līmenī tas, kas pēdējos gados, protams, ir ļoti aktīvi, tātad ir aktualizēti dažādi šie arī uzturu ieteikumi, tā skaitā arī bērnu mērķu auditorijām. Šodien atļāvos paņemt līdzi, ņemot vērā, ka mums noteikti skatās plaša auditorija, tātad, ja kāds vēl nezin, tad ir šādi arī materiāli pieejami gan elektroniskā, gan drukātā veidā, tātad par veselīgu uzturu ieteikumiem bērniem dažādās vecuma grupās, ko var izmantot vecāki, pedagogi, paši arī bērni, tātad, kur īsumā ir šī informācija par to, kā tad mēs varam ēst veselīgāk apkopot. Un otrs, tas, ko mēs kā slimību profilakses kontroles centrs darām, īstenojam dažādas sabiedrības informēšanas aktivitātes, arī dažādas izglītojošos pasākumus. Tas, ko mēs redzam arī tieši bērnu pusauģu mērķu auditorijā, viņiem patīk pašiem aktīvi darboties. Mēs īstenojam arī dažādas izglītojošas
izglītojošos pasākumus. Pēdējos 2 gados mums ir bijuši tieši izglītojošie pasākumi, lai veicinātu dzeramā ūdens patēriņu, skaidrot tieši par, piemēram, saldināto dzērienu, negatīvo ietekmi uz veselību. Tad šie pasākumi bija pirmsskolas vecāko grupu bērniem un sākumskola 1. un 2. klase. Un mēs nodrošinām arī pēc tam bērniem dažādus šos praktiskos materiālus, gan tāds veselīgo, garšīgo dzērienu kartītes, par to, kā patiesībā pievienojot ūdenim kaut vai, piemēram, citronu, gurķu šķēlītes, piparmētru lapiņas. It kā ļoti vienkārši, bet tas ūdens pēc tam, kā mēs veicinām šo te ūdens dzeršanas patēriņu bērnu vidū, un tas, ko mēs pēc tam arī redzam pēc šiem te pasākumiem, pedagogi pārsūta mums pēc tam arī šīs te attēlus, kā bērni ir paši pēc tam arī šos te dzērienus gatavojuši, un ir ļoti, ļoti priecīgi, jā. Tas ir tas, ko mēs esam novērojuši. Tas man šķiet, Līva ļoti labi arī ieskicēja, un arī Guna, tu, cik ļoti svarīgi, ka darbojās bērni paši, un Kristīna, es zinu, ka tu arī esi piemērs, kas palīdz bērniem pašiem saprast, kas notiek uzturā, un arī darboties. Kā tu redzi, kā šīs lietas tiešām palīdz mums kļūt veselīgākiem no bērniem un vispār saprast? Tas, ko mēs darām pēc savas pieredzes, ko var pateikt, ka ar bērniem ir jārunā, kā mēs tagad diskutējam. Tā, dodoties uz skolu, es arī ar viņiem diskutēju. Piemēram, mācību stundā par gāzētiem dzērieniem, saldinātiem. Mēs noskatāmies multinītā, aizpildām testiņu, kā jau minēju, nostiprinot zināšanas, bet nākamais, tas ir mēs analizējam, kādus dzērienus mēs dzeram. Es iemācu viņiem pievērst uzmanību cukura daudzumam uz iepakojumu. Es viņus iemācu, kā aprēķināt, cik teikarotīts tajā dzērienā. Es pēc tam izskaidroju, cik tās teikarotīts būtu attiecinājums uz vienu tējas krūzi. Un tad es viņam pajautāju, vai jūs šīs 7 teikarotas cukura iebarot krūzītē, vai jūs varētu izdzert? Viņi saka, nē, nevarētu. Es saku, bet ko jūs redzējāt multinītē? Kāpēc jūs varat iedzert? Tāpēc, ka tur ir citronskābe vai kāds cits skābes, piedeva, pārtikas piedeva, kura slāpē šo saldumu. Un tāpēc es bērniem izskaidroju, kāpēc viņi var iedzert tik saldu, un tāpēc viņiem saslēdzās tā loģika, īstenībā viņš ir nenormāli salds, bet es viņu varu iedzert, tāpēc, ka tur ir, piemēram, citronskābe, kas veido to balansu. Un izskaidrojot bērniem šīs te nianses, viņiem veidojas tā sapratne, kad kad viņš patiešām ir salds, bet es nejūtu saldumu, tāpēc, ka tur ir tas un tas. Un tad, kad bērni to saprot, viņi arī saprot, kāpēc to nevajag darīt. Un tad, kad es viņiem uzdod jautājumu, vai jūs variet koncentrēties mācībām, ja jūs esat izdzēruši, piemēram, nereklamēšu no viena dzēriena, ļoti saldu. Ja? Viņi saka, nevaru. Tad es jautāju, ko darīt, vai jūs gribat labi mācīties? Viņi saka, jā. Es saku, jūs variet sakoncentrēties, ka jūs dzeriet šos dzērienus. Nevaram. Un tad viņi paši nonāk pie tā secinājuma, ka, tad mums kaut kas ir jādara. Tad, tā kā jūs minējāt, dzeram ūdeni ar garšiņām un kontrolējam to saldumu. Tu ļoti labi parādīji, kā tādā ejot mazumā, tiešām pie konkrētiem bērniem, mācot viņiem konkrētās lietas, var daudz ko sasniegt. Bet, Lauri, kā tu redzi, kā uzņēmēji vai varbūt asociācijas var šo sabiedrības veselību uzlabot, informēt, izglītot? Pirmkārt, jau būt godīgiem un atbildīgiem un ražot pēc iespējas kvalitatīvāku un veselīgāku pārtiku. Ja? Protams, ka pirms komercijas laikmetā paskatāmies, kas ir labs un veselīgs. Pirms lielās korporācijas parādījās globāli. Protams, mārketings ir izdarījis ļoti daudz lietas, ne tik labas ar patēriņu, padarījušas ne tās veselīgākās lietas par nevainīgām, pietušējušas un tā tālāk. Es domāju, ka biznesa videi ražotājiem, pārtiks ražotājiem ilgspējīgi, atbildīgi ir jāskatās uz to, kas tiek ražots. Ja? Jo tīrāka pārtika, jo veselīgāka pārtika, protams, reizēm var būt, tas prasa zināms upurs no ienesīguma, no pašizmaksām un tā tālāk un tā projām. Bet vismaz Latvijas uzņēmējiem, Latvijas ražotājiem ir jābūt ļoti maksimāli atbildīgiem pret saviem patērētājiem Latvijā, pret saviem
teiksim, darba devējiem, pircējiem, jo pircējiem ir jāgrib maksāt, balsot ar savu maciņu par veselīgu, ilgspējīgu pārtiku. Un tā mūsu problēma Latvijā ir diezgan skaudra, ka tas cilvēku resurss ir tik, cik viņš ir. Un tendences un matemātika ir nepielūdzama, tad vēl jau vairāk mums ir jādara viss iespējamais, lai mūsu populācija saņemtu maksimāli labu, kvalitatīvu un veselīgu pārtiku. Man ļoti patīk, ka Lauris jau mums ieveda nākamajā jautājumā par to, kāda tā kvalitāte un realitāte ir skolās. Jo viens ir, ko mēs redzam, ko māca uztur šķīvī, tagad nevis piramīdā, bet jau šķīvī. Un kas tad reāli beigās ir skolas ēdienkartēs? Es zinu, ka noteikti, Guna, tev ir viedoklis par šo. Jā, paldies, Mār, par iespēju šo, tā teikt, akcentēt un aktualizēt. Ar skolu ēdināšanu ir dažādi. Un mēs zinām, kad ir skolas, kur ir forši, kur bērni nāk mājās un saka, ka ir garšīgi, ir, kur tās atsauksmes nav tik foršas un tik labas. Bet pirms mēs ejam šajā jautājumā dziļumā, mums droši vien ir jāsaprot to, kas tad veido šo te skolu ēdināšanu. No vienas puses, tas, protams, ir šis bērns skolēns, kuru mēs gribam, lai viņš forši, lai viņš pēd kvalitatīvi veselīgi, lai viņš pēc tam var iet mācīties, vēl sportot vai treniņi vai nodarbības vai kas viņam ir. No otras puses, šeit ir šie MK 172 noteikumi, kas paredz šīs teiksim, normas, to, cik mums tad augļi, dārzeņi, cik sāls, cukurs var būt pievienots. Un ir vēl viena lieta, kas ir budžets. Ja? Cik tad ir šis te budžets, kas mums ir atvēlēts šeit ēdināšanai. Tad ir vēl viena komponente, kas ir pavāru kompetence, kvalifikācija, jā, un arī viņu kaut kāda zināma interese un motivācija. Jā, un visbeidzot arī šie publiskie iepirkumi, kādi produkti tad ir nopirkti, ko tad tas pavārs var uztaisīt. Jā. Jo nenoliedzami ir pavāri, kas arī no cirvja kāta var uztaisīt fantastiskas pusdienas, un ir kas, kuram nav tās iemaņas. Tad šeit ir daudz aspektu, gan šī pavāra izglītība, un pie šīs mēs arī šobrīd ar Latvijas lauku konsultāciju centru arī plānojam šogad īpaši pievērst uzmanību. Bet atbildot par pašu skolu ēdināšanu, pagājušā mācību gadā, tieši redzot šo te nevienmērīgo situāciju, mēs arī kā Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācija domājam, kā mēs varam šo te veicināt, jo stāvēt un bārt ar pirkstu un teikt, ka viss ir slikti, jā, ja tu pasaki, ka tas ir slikti, tev jāpasaka, ko tad labi. Un mēs sapratām, ka mēs varam iet no otras puses, ka mēs gribam uzslavēt tos foršos pavārus, tās foršās skolas, kas tiešām dara savu darbu riktīgi kvalitatīvi un savā ziņā tādu uzlikām sev kā ambīciju, ja visu laiku skolas mēs vērtējam pēc dažādiem šiem te visādu, tā teikt, olimpiāžu rezultātiem, tad īstenībā uztaisīt tādu zināmu olimpiādi skolu ēdinātājiem, kas, teiksim, ja vecākam jāizvēlas starp divām līdzvērtīgām skolām, viņš zina, ka, hei, bet šitien ir forši, ja, tad tas iedod to papildus bonus punktu šīs skolas izvēle, bet šādā veidā arī veicināt to, ka šiem pavāriem tie ir tie cilvēki, kas dara to rūķa darbu aizmugurē, un bieži vien mēs viņiem aizmirstam pateikt paldies, bet caur šo mēs, teiksim, viņus tiešām izceļam saulītē, un bija riktīgi forši arī redzēt pagājušo gadu, kad tāpat tas skolu labāko šo skolu uzvarētāji, kas saņēma, un kad mēs aizsūtījām ar Omnibus palīdzību šīs balvas, un ka tās pavāru sievietes, tantes, kundzes gados stāv ar asarām acīs, tu saproti, tas bija labākais, ko mēs varējām izdarīt. Un tāpēc arī visnotaļ šogad, tieši šogad februārī, martā mēs atkārtosim šo konkursu, tā kā gaidiet informāciju, iestartēju jau ar savu, bet jā, no 5. februāra mēs aicināsim atkal veselu mēnesi vecākus pieteikt savu bērnu skolas šim te labākā skola ēdinātāja konkursam. Februārī gaidam jūsu pieteikumus, pēc tam marts būs mums laiks, kad mēs no skolām saņemsim šīs ēdienkartes, izvērtēsim
iztestēsim un atkal sagatavosim šo topu, lai līdz lieldienām, jau tā teikt, līdz marta beigām, arī noteikti izziņosim un atkal zināsim, kas ir šie foršākie ēdinātāji. Bet pie tā mēs neapstāsimies, un tiešām arī, ja pagājušo gadu tas bija mēģinājums, tāds testa gājiens mums visiem, tad šogad mēs iesim tālāk, jo mēs arī izvērtējam šīs ēdienkartes tiešām ar savukārt zemkopības ministrijai pakļautībā esošām iestādēm plānojam arī, ka tiešām arī reģionos un mēģināt tiešām šos pavārus izglītot atkal, kā var no šiem te mazāka produktu groza var izveidot īstenībā daudzveidīgu un sabalansētu un interesantu galvenais ēdienkarti. Ļoti patīk, ka pieskaries tieši tam skolu pavāru tēmai, jo mums jau ir ienācis skatītāja jautājums. Es atļaušos to uzreiz uzdot, un varbūt Līva, tu vari ieskicēt, visi, protams, var, bet cik lielā mērā skolu pavāriem būtu jāzina ne tikai ministru kabineta noteikumi, bet kopumā sabalansētu uzturu principi, lai pietiek olbaltumvielas, dārzeņu un tam līdzīgi. Ko spēja paskatīties bērnu uzturu kopumā, uz uzturu kopumā? Reāli jautājums, iespējams, arī, vai tas šķīvis, uztura veselīgais tiešām ir tajā skolā? Jā, paldies par iesūtīto jautājumu. Šis tiešām ir ļoti labs jautājums. Es noteikti piekrītu, ka gan skolu pavāriem, ēdinātājiem, pedagogiem, vispār izglītības iestāžu darbiniekiem un citiem visiem ir jāpārzina tomēr šie arī ne tikai varbūt normas, kas ir reglamentētas likumdošanā, bet vispār šie vispārīgie uzturu ieteikumi, kā mēs jau arī te ieskicējām, mainās ieteikumi, rekomendācijas. Mums vairs nav varbūt uztura piramīda, mums ir tātad šis te veselīgais uztura šķīvis. Protams, mēs saprotam, ka nevienmēr visus ēdienus mēs varam tiešām tā kā par šīm te proporcijām salikt, bet ir skaidrs, varbūt par šīm te uzturvielām ievērot šīs tajā proporcijas, varbūt ne tieši, ka mēs varam tā arī precīzi salikt uz šķīvi, un tas ir svarīgi. Un iepriekš es zinu arī, ka Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros pavāriem ir bijušas arī šādas apmācības, bet ir skaidrs, ka šāda veida apmācības noteikti arī ir jāturpina, jo viens ir tas, kas ir tātad reglamentēts, tas, ko mēs arī redzam, kas ir profilaks kontrols centrs, mēs nākam arī pretī un izstrādājam arī dažādas paraugu ēdienkartes, ko ēdinātāji var izmantot arī tātad idejām, ēdienkartes uzlabošanai, bet ir arī šis otrs faktors, visu vēl tiešām arī pagatavot garšīgi, un tas ir tā pavāru lielā nozīme un iesaiste. Ļoti arī šajā skatītāja jautājumā pieminēts tik tās olbaltumvielas. Un tāpēc, Lauri, es gribēšu, lai tu pirmais atbildi, bet pēc tam arī pārējie. Arī valsts atmaksātajās programmās uzsvers līdz šim vairāk vai mazāk ir bijis dārziņi, augļi un piens, kur mēs esam dzirdējuši, un ne tik daudz uz olbaltumvielām. Kā un vai jūs, prāt, to vajadzētu mainīt, jo sabalansēta uztura, īpaši olbaltumvielu nozīme, man liekas, mēs nevaram šobrīd ignorēt, par to runā ļoti daudz, kā tas ir augšanai, muskuļu veidošanā, smadzeņu darbībai ļoti vajadzīgs. Laura, varbūt tu redzi, ka vai mums ir vairāk jāstāsta cilvēkiem par olbaltumvielām, vai mums ir jāizglīto pieaugušie, lai bērni tad taptu izglītoti? Jāizglītojas pašiem un jāizglīto apkārtējie. Tad mūža dzīvojam, mūža mācamies, bet es atļaušos nedaudz palabēt olas šajā te skatuvē, jo nevienam jau nav īsti šaubas, ka olas ir superprodukts. Un kāpēc? Tāpēc, ka ola ir gan sātīgs, gan uzturvielām augstvērtīgi bagāts produkts. Un es gribētu tiešām apgalvot, ka arī ļoti pieejams. Ļoti pieejams, ļoti uzticams produkts, tādā ziņā uzticams, ja mēs diskutējam par veselīgu pārtiku, un ne tik veselīgu pārtiku, tad arī ir šis moments ne tikai sastāvs, cukurs, sāls, kas ir varbūt daudz pa daudz iekšā produktos slēpti, bet arī cik tad mēs apēdam kalorijas vispār. Un ar olu ir ļoti vienkārši. Tur ir katrā olā 70 kalorijas. Tu vari būt drošs. Tu apēdīsi 2 olas, tas būs 140-150, protams, no gramiem tur bišķi atkarīgs. Tātad ola ir arī uzticams. Ne tikai visi šie vitamīni, ne tikai šīs taukskābes, omegas un tam līdzīgi iekšā ir ļoti vērtīgi, bet pieejams. Un, ja mēs skatāmies par šo te skolu ēdināšanas programmu, tad jā, tad tas ir negodīgi savā ziņā. Piens un dārzeņi ir, bet loģisks jautājums no šī te augstvērtīguma principa, kāpēc nav tur iekšā Latvijas ražotāja ola. Brokastīs pusdienās cepta vārīta, ļoti nevainīgs, augstvērtīgs produkts, kas būtu pelnījis būt iekšā uz šī šķīvja, un tāpēc arī asociācija veids darbu, mērķtiecīgu,
pacietīgu darbu, lai arī iespējams tuvā nākotnē ola parādītos Latvijas skolu ēdienkartē. Obligāta lieta. Jo es arī tikai nesen, kad man ģimenē parādījās nelielas problēmas ar šo tēmu tieši bērniem, sāku saprast, ka, wow, man olbaltumvielas gandrīz vispār nav. Kur nu vēl brokastīs, un es ļoti, ļoti stingri sāku ar to strādāt un darīt. Un tagad ir daudz labāk, pat ļoti lepojos ar sevi. Bet, Kristīna, mēs jau runājam par to, ka mums abām auga sportisti, mazie sportisti, un arī sportā ļoti svarīgi, jebkurā vecumā ir tā olbaltumviela. Vai tu par to esi piedomājusi, ne tikai izglītojot jauniešus šajā viņiem skolā, bet arī pats savā ģimenē skatoties, man ir puika, kas sporto ļoti daudz, ko es viņam varu likt klāt, lai viņam muskuļi ir stipri un augšana pareizi un līdzsvarā. Jā, manās interesēs nav lobijs, jā. Bet olas tā ir viena no neatņemamām sastāvdaļām pāris reizes nedēļā. Un tā ir ļoti tiešām liela vērtība, gan D vitamīns, gan, speciālisti zina, tagad man nav jēgas bārstīt, tāpēc, ka neatcerēsies, iespējams, skatītāji, bet sāts arī nodrošina sātu, lai arī mazāk vajadzētu pēc tam to saldumus ēst. Un, piemēram, mūsu ģimenē par brokastīm rūpējās vīrs. Un, kas svarīgi, viņam nav izglītība par pārtiku, ja, un par uzturu, bet viņam ir tāda kā atbildība kā vecākam, kad brokastīm jābūt pilnvērtīgām. Protams, ne tikai olas, tur arī var būt biezpiens, rupmaizīte un nekādas iespējas apēst pirms brokastīm kaut ko saldu, jo sportistiem tas ir viens no svarīgākajiem muskuļu veidošanās, kā saka, laba smadzeņu darbība, ko es novēlu arī visiem vecākiem pie šī ļoti, ļoti piedomāt. Kristīna, es arī aizvakar uztaisīju perfekto šķīvi. Tiešām, un man bija tāds, ak, Dievs, cik es labi mamma. Šodien man atkal nesanāca, bet es redzēju, ka Guna, tev ir komentārs droši. Jā, droši vien nav vispār šaubu, nav jautājumu, kad bērni, protams, auga attīstās, un olbaltumvielas ir gan tas, no kā tas mazais tiek būvēts un veidojās, bet un cik ļoti svarīgi tīpaši bērniem sportistiem ir vispār olbaltumvielas vajadzīgas un šī tīpaši bērnu gadījumā, un ja tas jau ir aizgājis profesionālajā sportā, īstenībā tur ir viens no lielākajiem olbaltumvielu nepieciešamībām. Bet es domāju, ka šeit mums ir jānošķir divas lietas. Ir viens šis skolas auglis, skolas piens, jā, kas ir viena kampaņa, viena programma, kas tiek veicināta un darīta. Un, manuprāt, ir tomēr forši, ka tie bērni apēd tos ābolus un burkānus, un kad tiešām arī skatoties kaut kādus arī šo statistikas datus, kad vismaz viņi ēd šos augļus, ja viņu nebūtu, visticamāk nebūtu. Es spriežu mājās pēc saviem bērniem, kad ja es sagriezīšu ābolu, nolikšu šķīvi un sagriezīšu burkānus, tienīšos, šķīvis pazudīs, bet tas ābols, ja viņš stāvēs, kāds apēdīs, kāds neapēdīs. Ja? Tiklīdz kā ir pievienotā vērtība, tad tam ir cita lieta. Un otra lieta, kas ir tomēr šie ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē šo kas nonākuši šķīvja bērniem skolās. Un šeit gan ir jāatzīst, ka šeit ir paredzēts, cik daudz mums ir piena, skāpiena produktu, cik mums ir gaļas un zivju, cik ir šo augļu, dārzeņu, ogu un pievienotās sāls. Bet tas man, bet šeit netiek noteikts, cik ir jābūt olām. Teorētiski olas var nebūt nemaz. Ja, tāpat tās, manuprāt, arī ja olas ir viens aizmirsts produkts, tad, manuprāt, pākšaugi ir ļoti nepelnīti, maz izmantoti, lēti, garšīgi, šķiedrvielām, minerālvielām, tikpat bagāti produkti. Ja, un īstenībā šeit, protams, ir jautājums arī Veselības ministrijai, kad iespējams kādā brīdī, kad mēs nonākam līdz tam, kad ir jāpārskata vispār šeit ēdināšanas noteikumi, jo viņi ir spēkā vairāk kā 10 gadus, Līva man neļaus samelot,
Ja? Tad šobrīd viņš ir kā ielāpu deķis, kur mēs liekam ielāpu uz ielāpu, plāksteru uz plākstera, kad īstenībā šeit būtu jāpieiet un pilnībā svaigu aci, jāveido šie noteikumi no jauna. Un, manuprāt, šeit būtu jāiekļauj vairāk tieši šie te olbaltumvielu, tā teikt, daudzveidība, olbaltumvielu avotu daudzveidība, kuras, manuprāt, šobrīd izteikti iztrūkst un redzam asimetrijas. Dažu citu ražotāju, bet dažu produktu uzsvars un citu, tā teikt, aizmiršana. Lauri? Es gribētu izteikt cerību, ka mēs jau esam aizgājuši prom no tā stereotipiskā laika, kad pastāvēja sabiedrībā priekšstats, ka veselīgi ēst ir tomēr dārgi vai padārgi. Tad, ja veselīgi mēs pieņemam nozīmē ēst ir sabalansēti, tad sabalansēti tas ir šķīvis, olbaltumvielas, un tieši par šiem skeptiķiem, kas saka, jā, mēs varam uztaisīt ideālu maltīti arī skolas ēdināšanā, bet olbaltumvielas tomēr to visu budžetu bieži vien tā kā sagandē vai padara neiespējami. Tad man ir jāsaka pavisam skaļi, ka cik maksā viena ola? Cik maksā 15 centi, 20 centi, un mēs zinām, cik iekšā olā ir šis olbaltumvielu sastāvs ar visām šīm te vitamīniem un tā tālāk. Es domāju, ka no konkurētspējas, ja mēs būvējam šo šķīvi, tad ola jau tur varētu būt savu veidu čempions. Tīri, ja mēs no izmaksu viedokļa arī skatāmies. Tāpēc es domāju, šī tēma noteikti ir. Jā, bet šobrīd ir jāsaprot to, ka šie noteikumi paredz to, kad ir jāsasniedz zināmu šo te produktu normas, ja, un saliekot šos produktus īsti tai olai vairs nepaliek vieta, vai tai pašām zirnim un pupiņai. Ja. Tāpēc šeit īstenībā, es domāju, ka šeit ir konceptuāli jāmaina vispār šis te, tas pamats, un tā būtu viena tas būtu ļoti liels un apjomīgs darbs, bet ļoti svētīgs un vajadzīgs. Īpaši ņemot vērā, ka 10 gadi tas ir ilgs laika nogrieznis, un mums jāiet laikam līdzi, un šobrīd šīs vajadzības ir pilnībā savādākas, un šeit ir jābūt tādām lielām būtiskām izmaiņām. Viens no pamatnostādījumiem jau ir, ka veselīgs uzturs ir sabalansēts uzturs, un tas iekļauj gan tavas minētās lēcas, zirņas, pupas, olas un visu, kad mēs varam būvēt to šķīvi tiešām jo dažādāks, jo īstenībā labāks. Bet pieskarsimies, Laura, tu pieminēji jau par finansēm, un arī Guna jau pašā sākumā par to runāja, un varbūt Līva ar tevis varētu sākt šajā jautājumā, kad daudz sabiedrības līdzekļu tiek tērēti, lai ārstētu slimības, kas rodas no neveselīgu uzturu dēļ, un kuras varētu novērst profilaktisku rīcību, kur liela daļa ir šis uzturs. Un arī par to, ka sabalansēt ēst it kā ir dārgi, inflācija un tam līdzīgi. Vai tas tā ir, un kā tas mazina vai tieši veicina šos riskus ar saslimšanām pēc tam? Jā, es tieši arī gatavojoties šodienas pasākumam pārskatīju un ieraudzīju, ka Eiropas komisijas mājaslapā ir publicēti jaunie valstu veselības profili, tātad 2023. gads. Un, jā, paskatījos, tad, piemēram, ja mēs saistībā runājam ar nāves gadījumiem Latvijā, tad tie, kas ir tātad saistīti ar dažādiem dzīvesveida faktoriem un vidas faktoriem, tad, principā, tie ir kaut kā 43%, no kuriem tātad lielākā daļa ir saistīta tieši ar neveselīgu uzturu, aptuveni 24% tātad procenti. Tur tiek pieminēts, jā, šie faktori, tātad nepietiekams dārzeņu, augļu, ogu patēriņš, bet pārmērīgs sāls un cukura patēriņš. Un, jā, tas ir tas, ko mēs tad saskaramies, un kas arī norāda tikai to, ka veselīgs uzturs, tas ir tātad mūsu rūpes par mūsu veselību, un skaidrs, ja mēs runājam, tad profilakse vienmēr ir lētāk par ārstēšanu. Protams, es no otras puses, kā iedzīvotājs arī sekojot līdzi savām finansēm, es redzu, protams, jā, ka tas pārtiks produktu iegāde no maciņa pa pozīcijām, ja mēs sadalām tos ikmēneša līdzekļus, protams, ka sastāv diezgan lielu daļu no visiem varbūt ikmēneša tēriņiem, bet šeit, protams, jā, ir jāsaprot, ka mēs tās ir veselīgs uzturs, tās ir rūpes par savu veselību ilgtermiņā, jo, jā, ārstēšana pēc tam medikamenti tas noteikti būs dārgāk. Tātad tas man šeit ir svarīgi visiem arī atcerēties un, protams, pārskatīt un plānot. Ļoti svarīgi ir savas maltītes, jo tas arī palīdz šos resursus varbūt iekonomēt un skatīties, protams, arī
nav varbūt jāpērk vienmēr lasis. Mums ir arī, ja mēs runājam par omega-3 augstskābēm, treknajām zivīm, ir pieejams arī lētākas alternatīvas, un tas pats arī ar dārziņiem, augļiem, ogām. Mēs varam tātad vasarā parūpēties, sagatavot rezerves tātad ziemai saldētavai. Mēs zinām, šie uzturvielu zudumi ir nelieli. Nu, šādā veidā plānojot, veselīgs uzturs nevienmēr ir dārgs. Te ir ļoti labs kāda skatītāja jautājums, uz ko es pilnībā arī varu reaģēt, jo es esmu jutusies ļoti, ļoti ilgi tieši šādi. Ģimenē, kur abi vecāki ir strādājoši un skrejoši ar 150 dažādiem pienākumiem un ikdienas steigā, attiecīgi neatliek laika katru dienu sagatavot bērniem veselīgi sabalansētu maltīti. Kāda ir risinājuma, lai uz aizņemtības rēķina neciestu bērnu veselību, līdz ar to arī visas ģimenes veselību, jo es ļoti saprotu. Jā, Gunda, tu jau uzreiz. Jā, protams, 21. gadsimts un viss ir ātri tempā, un es pati objektīvi arī kā mamma, kurai ir turklāt, tā teikt, vēl profesionālā vajadzība un doma par šo te, ka tam uzturamam būtu jābūt foršam un sabalansētam. Un šis ir jautājums īstenībā par to, ja mēs saprotam, kad nu, teiksim, ir abi vecāki skrejoši un strādājoši, un lai tas bērns nepaliktu uz sviestmaizēm vai pelmeņiem, ja, tad ir tomēr iespējams, arī šiem strādājošiem vecākiem tomēr ir brīvdienas, ja, kurās mēs varam pirmkārt sapirkt produktus. Ja mēs neskrienam katru dienu veikalā, mēģinot nopirkt kaut ko, kur mēs pa ceļam vienmēr iemetam grozā, vēl kaut ko nevajag. Tātad pirmkārt plānot produktu pirkumi, plānotas maltītes, sagatavas, un tāpat kā ne tikai sagatavot šos augļus dārzeņus ziemai, sasaldējot vai kaltējot un vēl visādos veidos, bet arī šīs pašas maltītes mēs varam sagatavot no zupas katlu, mēs varam uzvārīt arī 3 dienām. Bērni, kas viņu sēd 4 dienas, bet tas ir labs visticamāk neēdīs, ja? Bet ir šīs te opcijas, un tiešām nebūt negribējuši piekrist tam, kad veselīgs ir dārgs vai sabalansēts ir dārgs, ir tiešām jāpaskatās platāk. Tas, protams, prasa kaut kādu iedziļināšanos jautājumā, tas prasa laiku saplānot, izdomāt un sagatavot, bet to noteikti var norealizēt pat ja tās nebūs pat 5 darba dienas, tad svētdienas vakarā uzvārīt to zupu tām 3 dienām var vai kaut kādas lietas, un varbūt ne tikai zupu, bet uztaisām vēl kaut ko. Tad šis ir tiešām sagatavošanās darbiņi, un varbūt ir kaut kādas lietas, ko var izdarīt kaut vai no rīta, vai, nezinu, smērējot maizīt, nomizot to burkānu, un visas tās mazās lietas, kas palīdz. Arī, protams, veikalos šobrīd ir jau pieejams kaut vai tas pats tvaicētā bieta jau, kas tev vairs nav jāvāra, vai vēl virkni produktu, kas atvieglo to. Tā kā šeit ir tiešām vēlme iedziļināties un risināt to jautājumu, jo nav tā, ka nav risinājumu. Es saprotu, ka lielu darbu tomēr dara skolās, un varbūt diskutēt arī par to, cik ļoti veselība un uzturs ir pelnījis savu tieši stundu. Bet man kaut kā gribētu, jo par to mēs vēl runāsim citā diskusijā, bet gribētu pajautāt, ir jau arī zināšana trūkums vecākiem. Un vēl būtu tieši par to, kā ātri veselīgi uztaisīt. Un es esmu viens no tiem vecākiem, kas tikai pirms pusgada sāk gatavot sabalansētas brokastis bērniem. Un izrādījās, man aizņem tikai 5 minūtes ilgāk nekā iebērt muslē pienu. Un es nezināju, ka tā ir. Tagad es to daru, un es jūtos ļoti, ļoti labi. Tāpēc man jautājums par to, cik daudz jūs redzat, ka vecāki vai aprūpes personas nezina, un viņiem nav, jo piramīdu veselības man dēlu bērnu dārzā māca vēl joprojām. Tas, jā, varbūt Līva vai Kristīna vai Laura arī. Ko jūs par šo sakat? Jā, es noteikti varu savā ziņā piekrist, ka ne visiem vecākiem ir šīs zināšanas, jo tas prasa arī varbūt papildu ieguldījumu. Viens, kas varbūt arī ir mācīts vecākiem varbūt no skolas laikiem, pēc tam, ja tas nav papildu skatīt šī informācija, tad viens ir varbūt šī novecojušie uztura ieteikumi, un jā, tas, protams, prasa papildu ieguldījumu no vecākiem. Bet kas ir varbūt tā labā lieta arī Eiropas sociālā fonda projekta arī ietvaros, es zinu, ka pašvaldības ir tiešām pēdējos gados ļoti aktīvi īstenojuši arī dažādus pasākumus gan vecākiem par bērnu veselīgu uzturu, gan tieši arī pašiem bērniem, tieši šīs arī gatavošanas praktiskās meistarklases, jo, tas, protams, atkarīgs no bērna vecuma, bet nav jau tā, ka tikai vecāki ir atbildīgi par ēst gatavošanu, arī bērni paši var iesaistīties, un tas, ko mēs arī redzam, ka bērni labprāt tiešām arī grib, viņiem pietrūkst šo te varbūt zināšanu, kā es pats kaut ko varu arī pagatavot, nav jau tā, ka man ir jāgaida tikai, kad man vecāks kaut ko
pagatavos, es pats varu, un tad ir labi, jā, ka ir dažādi šie arī informatīvie materiāli, varbūt tādām vienkāršākām receptēm, ko bērns arī pats var pagatavot. Bet, Kristīne, ja tu vari paturpināt par to reālo darīšanu, jo man kā vecākam bieži vien liekas, es ātrāk uztaisīšu pati, nekā skatīšos stundu, kā viņi man ņems. Kur tu tur redzi, kā būt drosmīgam pieaugušajam, kas iedod to atbildību rokās arī tam bērnam, ja ir pieejami tie produkti un pārējais? Es arī esmu izgājusi to savu bērnu apmācības skolu, kad man ir bijis, jāpaciešās par laika, viņa ritmam, ja, kamēr viņš iemācās darīt lietas tajā pašā virtuvē. Netīrību virtuvē. Jo mums kā vecākam liekas, ka es esmu ieplānojis to jau darīt, bet daļa tā, ka laiks iet, tas jau man pārkārtojās. Bet es pat esmu vadījusi meistarklases bērniem preizt gatavošanu. Var pateikt, bērni ir sajūsmā. Es piekrītu, ka ne katram vecākam ir iespēja nodarboties ar bērnu virtuvē, un tas nav obligāts pienākums, bet ko es gribētu, kad skolā mājturības stundā viņiem būtu iespējas vairāk gatavot, jo patreiz, cik es runāju arī skolotājiem, tas laiks ir atvēlēts ļoti maz, iekārtas ir maz, lai viss vienlaicīgi varētu, piemēram, nodrošinājums, protams, katrai skolai ir atšķirīgs, un vairāk tomēr koncentrēt arī to bērnu praktisko iemaņu virtuvē skolā, jo patiešām es esmu vecāks, es uzņemos atbildību, es gribētu arī vairāk, bet, jāpieņem tā situācija, kāda ir, cilvēkiem ir jāstrādā. Viņiem ir, ne visi var upurēt profesionālo karjeru un sēdēt mājās, ēst gatavot. Tāpēc jādomā, es neesmu tādā amatā, kuram ir jādomā, kā veidot mūsu jauniešus, bērnus, vairāk praktiski darbot spējīgākus, bet par tur ir jādomā. Un starp citu, jo viņi būs praktiski darboties spējīgi agrāk, jo mums augs patstāvīgāka sabiedrība. Arī lēmumus viņi pieņems ātrāk patstāvīgi, jo darboties virtuvē tas ir, tu pieņem lēmumu, ko es ēdīšu, kā es griezīšu, vai es cepšu, vai ko darīšu. Cik par lēmumu pieņemšanu un mentālo un to visu veselību es arī gribēšu nedaudz pieskārties, bet mums ir ienācis viens ļoti konkrēts jautājums. Laura, visticamāk, ka tu varēsi atbildēt vislabāk. Tā, nedaudz pazuda. Vai skolās vajadzētu tikai laimīgo vistu olas, vai tas ietekmē kvalitāti? Jā, atsevišķa diskusija. Jā, mums nav vajag daudz laika, bet 3 minūtēs. Tad vajag olas kā tādas. Teiksim tā, vista, kas dēj olas, ir viena un tā pati pēc sava šī te hibrīda krosa. Apstākļos, kāda tiek turēta vista, protams, ir atšķirīga. Vai būtiski un izšķirīgi ietekmē izdētās olas kvalitāti no uzturvielu satura? Būtiski nē. Tas ir attieksmes jautājums no patērētāja, tas ir filozofijas, dzīves filozofijas jautājums primāri. Vai šīs, teiksim, brīvā režīma turētas olas vajadzētu ielikt kā normu vai kā obligātu prasību skolās? Grūts jautājums, jo no finanšu izmaksu viedokļa, protams, atšķirība jau ir. Un tad, liekot kopā budžetu, ir jāsaprot, ka brīvā režīma turēšanas olas, pirmā numura olas, kas tiek marķētas uz čaumalas, viņām arī ir attiecīgi jāmaksā, tik cik pašizmaksa ražošanas procesā to pieprasa. Un, ja mēs spējam investēt šādu summu, protams, tad ir labi, bet visbiežāk tā realitāte tāda, ka mēs nespējam. Tāpēc mums ir jāskatās ir lētākas alternatīvas, kas ir industriāli ražotas olas, numur 2, ne pirmā numura olas, bet es negribētu tagad ieņemt vienu vai otru striktu pozīciju. Ola ir vērtīgs produkts un tas ir katra, teiksim, individuāls attieksmes jautājums, kādu no šīm olām
uzturā patērētājs izvēlas. Un arī es gribu atgādināt skatītājiem, ka tas, kāpēc mēs arī pieskaramies olam tam līdzīgi, jo olbaltumvielu iekļaušana tajos skolēnu jauniešu uzturā no mūsu pieaugušo ir kaut kas tāds, kurš šobrīd 10 gadus ir varbūt atstāts nedaudz novārtā, bet es ceru, ka pēc šīs diskusijas arī tas tiks nedaudz pastumts. Un mums ir vēl viens jautājums no skatītājiem, un es atgādināšu, ka jautājumus jūs varat uzdot TVNet Facebook tiešraides komentāru sadaļā. Vēl 15 minūtes droši to var darīt, mēģināsim atbildēt uz visiem. Es nezinu, kurš no jums varēs atbildēt, bet kā var zināt, vai pedagogiem ir jaunākās zināšanas par uzturu, jo pēc jaunajiem izglītības principiem tēmas tiek dalītas pa dažādiem priekšmetiem, tā dēvētajā kompetenci izglītībā. Kā mēs zinām, vai pedagogs tiešām zina, ka nav vairs piramīda, bet ir veselīgā uzturu šķīvis, piemēram? Droši vien šeit ir ļoti, pirmkārt, tas ir tad jau darbs tiešām ar pedagogiem, un viņiem jau ir šie te dažādi no izglītības ministrijas nāk šie te materiāli, kas tiek izmantot mācību procesā, bet šeit ir arī tas jautājums, arī pedagogiem dažādu vecumu kategoriju šie cilvēki ir pedagogi jaunāki, kas ir brīvāki, atvērtāki kaut kādai jaunai informācijai tiešām, kas iespējams stāsta joprojām par uzturu piramīdu, lai mēs zinām, kad viņi ir, es ceru, ka tā varbūt Ziemeļvalstu uzturu piramīda, tad viss ir labi, un lai tad tas nav šķīvis. Bet šeit ir daudz lietas, manuprāt, skatoties to sabiedrības, diemžēl šīs liekās svaru un aptaukošanās tendences, ir jāapsver doma, ka varbūt šī veselības mācība no dažādiem aspektiem ir nevis jāizšķīdina starp dažādiem priekšmetiem, kur savukārt nav atrunāts, cik daudz uz to būtu jāuzsver, tas var būt vairāk vai mazāk, un kad iespējams, ka varbūt šīs atsevišķais priekšmets spēja arī nokompensēt to, ko nevar tomēr šajās mājturībās vai šajās lietišķā dizaina vai kā, kurā viņš ir nosaukts, nodarbībās, ka te varētu tiešām fokusēt uz to arī iet un tiešām skaidrot, ar ko te šīs limonādes ir sliktas un mēģināt uztaisīt šīs praktiskās lietas. Un tas būtu, teiksim, šis valstiska mēroga, nevis kaut kādi šie mazie projekti, kas šo mēģina risināt. Ja? Jo, protams, ir... Skolu ēdināšanai ir jābūt, un nav jau tā, ka šīs skolu ēdienkartes neparedz olbaltumvielas. Šīs olbaltumvielu normas tiek sasniegts, viņas nedrīkst netikt būs sasniegts, savukārt, jo šo savukārt kontrolē jau arī pārtiks un veterinārais dienests, kas nāk pārbauda šīs skolās un dārziņos arī šīs ēdienkartes. Tā kā nav tā, ka tikai šie noteikumi un tālāk kā tā skola realizē. Olbaltumvielas ir, bet ir jautājums, kādā kvalitātē, un iespējams, ka mēs viņus varam vairāk vai mazāk. Tā kā es negribētu teikt, ka bērni nesaņem olbaltumvielas. Viņi viņas saņem, un uzsvēršu vēlreiz visnotaļ, kad it īpaši situācijās, kur ir kaut kādi šie sociāli ekonomiski apstākļi, tādi skolas aizpildu šo aizpildu šo realizē šo trūkstošo spraugu, kur tas vecāks tiešām, citreiz tie nav karjeras jautājumi vecākiem, viņi vienkārši strādā dienu un nakti, lai gūtu kaut kāds elementārs ienākums, jo, diemžēl, šis izglītības un zināšanu līmenis ir dažāds dažādiem cilvēkiem, un tiešām tas bērns ir atstāts mājās, tad savukārt skolas pusdienas, kas ir siltas, iespējams, ir vienīgais siltais ēdiens, ko šis bērns saņem. Un tāpēc es domāju, mums būtu fokusēti jāiet tiešām uz to, ka gan šī izglītības skolās, gan arī šīs skolu ēdināšana būtu tādi ļoti, ļoti lieli pamata stūrakmeņi, kas jau dotu pamatu vispār mums kā sabiedrībai un veselībai ilgtermiņā, jo viennozīmīgi par to nav diskusija arī, ko Līva uzsvēra, kad prevencija vienmēr būs izdevīgāka no dažādu izmaksu viedokļu nekā ārstēšana. Jā, un tad man ir rodas jautājums, ir tas trīsstūris skolnieks, skola vecāks, jeb skolotājs vecāks, un ka mēs jau īstenībā kā sabiedrība kopumā veidojam to, vai mēs uzturs tas, ko mēs liekam sevi katru dienu, un kā saka, tā prevencija tiešām jūs visi to esat uzsvēruši šodien. Un man, piemēram, pašai radusies šī motivācija iet šo veselības ceļu, nevis slimības ārstēšanu, bet man viņa radās, jo es saskāros ar slimību. Un tas ir tas, kurā mirklī mēs rodam motivāciju, resursus un vispārējo, un katram jūtas ļoti individuāli. Bet ļoti labs jautājums par olbaltumvielām. Kā olbaltumvielas atšķiras pēc kvalitātes? Tas varbūt tāds turpinājums tam arī olas jautājumam, vai atšķirās, jo... Jā.
Olas priekšrocība. Lauris mums par olu zina visu. Atvainojiet, pat tendenciozi ir tāda, ka ir dažādi olbaltumvielu. Pastāv eksistē, detalizēti šeit neiesim. Bet tieši olbaltums ir ar to lielāko priekšrocību, ka šī uzsūkšanās spēja, kas visvairāk paņem to labo organismus, viņa spēja uzsūkt vislielākos procentos. Ja? Tur ir tomēr arī daudz konkurējoši ekonomiski olbaltumvielu avoti, kā sūkolu olbaltumvielas, kas ražošanas procesā ir būtiski lētāks, jo tas ir tā kā subprodukts, bet tīri no šīs te absorbēšanas spēja olbaltumvielas, tas procents ir lielāks nekā analogiem. Tas būtu tāds svarīgs komentārs. Bet par olbaltumvielu patēriņu skatoties Eiropas kontekstā, attīstītajās ekonomikās, mēs jau varam uzdot jautājumu, kāpēc tad šajā pārtikas šķīvī pēc aptaujām un statistikas tādās valstīs kā Austrija, Nīderlande, Zviedrija, Dānija ir tik būtiski liels olbaltumvielu patēriņš, arī vecuma kategorijā 6, 12, 14 gadi, un tīri skatoties šo statistiku par olu patēriņu, tad kāpēc, piemēram, Nīderlandē ir 300 olas gadā patēriņš per capita? Visticamāk tāpēc, ka šis te olbaltumvielu produktu avots ir uzskatīts par ļoti gana labēsam. Es domāju, ka mums vajadzētu pavisam noteikti turēties šajā kompānijā. Komentāri droši. Es domāju, ka šeit, runājot par olbaltumvielām, ir jānošķir divas lietas. Viens, mēs runājam par šo te, vai šīs olbaltumvielas, vai šī tie pilnvērtīgi vai nepilnvērtīgi, tātad vai ir visas neaizstājamās aminoskābes vai nav. Un ir otra lieta par šo te biopieejamību, cik labi šīs olbaltumvielas uzsūcās. Un tās ir tā kā atsevišķi vēl viena garāka diskusija, bet visnotaļ, teiksim, es gribētu tomēr kliedēt vienu mītu, kas joprojām ir laikam vēl no vecās arī piramīdas laikiem, kad mums ir visas neaizstājamās olbaltumvielas vajadzīgas obligāti iekļaut vienā ēdienreizē. Ir svarīgi, kad visu dienas garumā mēs dabonam šo pilnu komplektiņu, mūsu organisms tad spēs uzsintezēt gan muskuļus, gan imunitāti, gan asinsšūnas un visu pārējo. Tā kā tur nav tikai tas, ka, teiksim, tāpēc mēs teiksim, ka pākšaugi vispār nav vajadzīgi, jo, teiksim, izņemot soju, lielākoties nesaturēs visas šīs te neaizstājamās aminoskābes. Bet jāatzīst, protams, arī, ja mēs runājam par olbaltumvielām, ir olbaltumvielas. Tātad ola ir šis etalons, pret kuru salīdzina, un kas jau ir, tā teikt, vēsturiski iegājies. Bet es domāju, ka mēs jau vēl jau kuru reizi jau šīs diskusijas laikā nonākam, ka īstenībā tas ir, ja mēs runājam par skolu ēdināšanu, kas ir fokus šodienas diskusijai, kad mums īstenībā šis te pamatiņš, kā mēs veidojam šīs te skolu ēdienkartes, kad šie kritēriji, šis rāmis ir bišķi jāmaina un jānāk jaunākam laikam un novatoriskām idejām un pieejām. Mums tuvojas jau diskusijas noslēgums, bet es gribētu pajautāt, kas ir tās lietas, kuras jūs jūtat, kur pietrūkst tā informācija. Mēs jau par to runājam, bet varbūt tādā kopsavilkumā pateikt, kur jūs jūtat, tad, kur kaut ko var mainīt, kur ir tie virzieni, kurus var iedot. Jo es kā parastais vecāks, kuram it kā nebija šo zināšanu, tiešām gāju, meklēju, googlēju, kur certificēti cilvēki man stāsta, gāju pie uzturu speciālista. Vai jūs varat katrs ieteikt, varbūt arī par to savu sfēru, vairāk, kur tam skolotājiem meklēt to informāciju, kā tam bērnam vēl vairāk? Es nezinu, kur tam vecākam rast drosmi, kad viņš ir pārstrādājies, tomēr investēt tās 5 minūtes vairāk no rīta? Kur vēl meklēt, lai tā informācija nosēžas, un tad mēs varam iet uz to veselības uzlabošanu? Varbūt, es varbūt varu sākt. Es noteikti varu apliecināt, ka pedagogiem pieejamās materiālu krātuvēs visi aktuālie informatīvie materiāli gan par veselīgu uzturu, gan citiem veselības veicināšanas jautājumiem ir pieejami. Otrs, tātad noteikti veselības ministrijas un slimību profilaks, tātad mājaslapa, tas ir viens, ja mēs ieejam spkc.gov.lv,
tur tieši sākuma lapā pa vidu ir tāda liela sadaļa, saucas dzīvo veselīgi, un ja mēs tur uzspēdīsim, ir tāda sadaļa informatīva materiāla, tad mēs tur plašā klāstā atradīsim informatīvās materiālus gan par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un tam līdzīgi, un kā jūs minēja, mums ir gan plašā klāstā materiāli, gan elektroniskā formātā, jo mēs zinām, šobrīd digitāli varbūt ir ērtāk arī paskatīties, noklausīties. Materiāli ir tātad pieejami atsevišķi arī drukātā veidā bez maksas, tātad mājaslapā arī ir informācija, kā tos ir iespējams jebkuram saņemt neatkarīgi, vai tas ir vecāks pedagogs, ārstniecības persona. Tāpat arī ir izstrādāti dažādi pielāgoti materiāli, piemēram, dažādas arī šīs te video formāta materiāli par veselīgu uzturu arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tad, piemēram, bērniem ar redzes dzirdes traucējumiem. Tā kā, jā, materiāli ir plašā klāstā pieejami, vienkārši ir jāatrod varbūt sev vērtākais veids, vai tas ir elektroniskā vai drukātā formātā, un tad jau vienkārši atliek tikai atrast pāris minūtes laika, lai ar viņiem iepazītos. Kristīna? Es neesmu pedagogs, kas pasniedz uzturmācību, ja? Bet skatoties, kā pedagogiem ir noslogot viņa ikdiena. Un, man nav, es ikdienā, kā saku, nemācu skolā, es 2 reizes mēnesī aizbraucu kādu viesmācību stundu, bet ko man gribētos, varbūt pedagogi nepiekritīs, es no savas puses, ja? Kad man gribētos, kad viņiem būtu tāds materiāls, lai viņiem vajadzētu mazāk gatavoties stundai, lai nevis viņam jāmeklē, tās manas domas, nevis jāmeklē no šī, bet kad no jūs jau sagatavotā materiāla jau ir tāda tā kā gatava mācību stunda par to, ka viņš nospiež tikai podziņu, un viņam viss aiziet. Tāpēc, kad ja viņiem jāmeklē materiāls tur, tad viņš kombinē, pēc personiskās tādas. Es uzskatu, tas ir subjekti. Es uzskatu, ka tā vajadzētu, tā es arī salieku. Ja? Bet ka tāda būtu tāda viena tāda kā sistēma, vadlīnija, kad kādam tieši pa uzturu jāizskatās mācību stundai. Sarežģīta tēma, vairs ar mums nebūs laiks tajā iedziļināties. Kristīna, es tev tiešām sadzirdēju, es tiešām dzirdu un arī saprotu, par ko runā. Tas nav vienkārši. Es ļoti ceru, ka mēs turpināsim par šo tēmu runāt un varēsim arī vairāk. Bet, Lauri, varbūt kas ir tas tavs, kam vēl iedot informāciju vai tādu secinājumu? Kontents eksistē, tur būsim reāli. Mūsu jaunā paudze dzīvo virtuālajā telpā ļoti daudz. Līdz ar to man, kā daudzbērnu ģimenes tēvam, arī bērni parādīja ļoti fantastisku filmiņu, kur galvenais varonis ir Bietmens, ja nemaldos. Ja? Tātad šis videoklips multiplicētā versijā plus mīnus vēl šāds kontents uzražojot sasniedz, manuprāt, ļoti lielu, plašu auditoriju, interaktīvi, nepiespiesti, neuzbāzīgi, tai pašā laikā iedod informāciju. Protams, tas nebūs akadēmisks materiāls, ar ko varbūt vajadzētu noklāt visas šīs stundas par veselīgu uzturu, noteikti ne, bet tīri tādā atraktīvā veidā tas sasniedz rezultātu. Punkts 1, punkts 2. Jā, mēs visi esam aizņemti, visi esam noslogoti, bet nekas labāk nestrādā ģimenē kā labs personīgais piemērs. Tātad, ja vecāki paši ēdīs, gatavos, mēģinās vismaz to darīt katru otro dienu veselīgi, bērni uz to skatīsies, bērni ir absolūts mūsu spogulis pa lieliem procentiem. Trešais ir, manuprāt, ļoti labi strādājošs modelis, esot daudz Eiropā eksporta jautājumos. Es redzu, ka strādā šie role modelis principi, kur, piemēram, sabiedrībā atpazīstami bieži vien gados jauni cilvēki, viņi popularizē kaut kādus jautājumus, sociālu funkciju uzņemās. Tad šeit Latvijā, es domāju, nav obligāti viņam jābūt sportistiem, bet cilvēkiem, kam ir zinām atpazīstamība, viņi arī varētu tikt kampaņveidīgi izmantot veselīgi. Es pat negribu aprobežoties ar ēdienu vai pārtiku, bet vispār veselīgs dzīvesveids, un tur jāliek klāt ir kustības, pieejamība, sportiskām aktivitātēm un tā un tā projām. Un tad jau finālā es domāju, ka veselā miesā būs vesels gars.
Tā ir tēma, par ko arī ļoti interesanti parunāt. Varbūt Guna, nostāzošie tiešām vārdi, bet par to, ka arī es gribētu būt tas, kas iet un nes to, bet es esmu pati tikai ceļā, lai saprastu, kur tad man likās, es dzīvoju veselīgi, bet izrādās, daloties ar savu ceļu, tas jau arī ir. Un daudz arī saprot, ka tu neesi speciālisti. Īstenībā man tas tā palīdzēja aiziet pie speciālista. Šī bija viena no lietām, ko es noslēgumā gribētu savākt, ka tiešām arī šī uzturu speciālistu pieejamība būtu ļoti, ļoti svarīga. Tiešām, ka tas būtu arī valsts apmaksāts pakalpojums, medicīnas pakalpojums, jo tā ir uzturu speciālists, ir ārstniecības persona. Bet vēl divas lietas. Viena tiešām būtu gan tas, ko mēs dodam šajā izglītības procesā kā tādā, tiešām izteikti uzsvaru liekot ne tikai šajās kompetenci izglītībās, bet, manuprāt, arī sakoncentrējot iespējams atpakaļ. Un trešā lieta tā būtu šī skolu ēdināšana, kas būtu ne tikai pārskatīt to, ko mēs paredzam, kam būtu jābūt šajās skolu ēdināšanā, bet arī šo pavāru izglītošana un viņu veicināšana, motivēšana, gatavot radošāk, gatavot interesantāk un arī pavisam no parastiem produktiem. Bet tas viss ir process. Paldies! Es jūtos iedvesmot un arī atbalstīt, un es arī saprotu, kurus var meklēt vēl resursus. Tāpēc es kā mamma, kas tieši šobrīd, vai vienkārši pieaugušais, kas šobrīd šī tēma ir ļoti aktuāla, gribu pateikt tiešām jums lielu paldies. Es vēlreiz atgādināšu, kas bija mūsu diskusijas viesi. SIA Engineering for Children vadītāja, doktore pārtiks inženierzinātnē ar ilgadēju profesionālu pieredzi pārtiks ražošanā Kristīna Iecino. Paldies tev liels, Kristīna! Slimību profilakses un kontrolas centra slimību profilakses nodaļas vadītāja Līva Almeistere. Paldies par iespēju piedalīties. Uzreiz iešu tajā mājaslapā, tas ir pirmais, ko es darīšu. Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Guna Bīlanda. Es varu milzīgi paldies pateikt tiešām visiem speciālistiem, kas dara šo darbu un ka pie viņiem tomēr var tikt, lai vai kādā rindā jāstāv, par to citu tēmu. Un, protams, Baltikava eksporta vadītājs Latvijas apvienotās putnkopības nozares asociācijas biedrs Lauris Kraskāns, kas uzsvēra olu, bet kādam jau tas bija jādara, tāpēc liels paldies tev, Lauri. Paldies jums, un lai mums izdodas. Jā, es ceru, ka mums visiem kopā arī izdosies. Tāpēc es teikšu arī skatītāji, jums lielu paldies. Bērnu un jauniešu uzturu skolā teorija un prakse, vai vajag pārmaiņas, izskatās, ka pārmaiņas vajag. Un man šķiet, ka viņas arī notiks, un mēs tās kopā varam veicināt. Tāpēc es Māris Lai jums saku paldies un tiekamies citreiz.